Sveiciens visiem Čalu TV skatītājiem. Mani sauc Meldra Malšelska, un šodien Ēriks Saksons man uzticēja studiju, lai man būtu iespēja parunāt par veģetīvo distoniju. Ļoti aktuāla tēma, bet diezgan neizprasta sabiedrībā. Es vairāk kā gadu vadu motivācijas lekcijas par veģetīvo distoniju, pati esmu piedzīvojuši šo ķermeņa stāvokli un veiksmīgi uzveikusi, bet runājot ar cilvēkiem un balstoties savas pieredzes, man ir stabilizējusies pārliecība, ka Latvijā tomēr pietrūkst objektīvas un viegli saprotamas informācijas par šo ķermeņa stāvokli. Tieši tas cilvēkos modina bailes vai tādu pastiprinātu uzmanību par savu ķermeņa stāvokli. Tieši tādēļ ir jāizzina un ir jājautā. Šodien studijā pie mums viesojas doktors, ārsts, kardiologs, aktīvs dzīves piekritējs un vienkārši cilvēks, kurus ļoti cienu, Andrejs Ērglis. Sveicināti! Paldies par labiem vārdiem. Jā. Tad sāksim par veģetīvo distoniju. Pacienti pie ģimenes ārsta nonāk ar pēkšņiem simptomiem, ar galvas reibuņiem, elpas trūkumu, sirds pārsitieniem, asinsspiediena svārstībām. Tās varētu turpināt. Ārsts norīko pārbaudes, un beigās tiek secināts, ka fiziskajam ķermenim viss normas robežās. Bet tiek izteikta diagnoze somatoforma veģetīvā distonija. Kas tad īsti ir šī diagnoze? Jā, tur ir pilnīgi taisnība. Tas ir īstenībā man ir ļoti tā interesanti, ka es diezgan labi arī atceros to laiku, kad es biju jauns ārsts. Tagad es esmu tikai ārsts, bet es skatos arī jauns ārsts. Un būtībā tie bija varbūt 80. gadu beigas. Un atklāt sakot, ir tā, ka tajā laikā bija ļoti daudz grūtāk noteikt tos objektīvās saslimšanas. Un mēs ļoti daudz lietas nevarējām īsti noteikt. Mēs nevarējām noteikt, piemēram, kas notiek ar sirdi 100%, jo tad tās lietas, kas tagad ir ārkārtīgi vienkārši, ka koronāra angiogrāfija vai kompjutera tomogrāfija vai ehokardiogrāfija, pat visi jau tā domā, ka ehokardiogrāfija ir mūžīga, bet īstenībā kompjutera tomogrāfija Latvijā un ehokardiogrāfija ienāca 80. gadu varbūt sākumā. Tā kā tas ir nesen. Jā, tas ir, jūs precīzi sakiet, īstenībā priekš laika, tas ir nesen. Lūk, un tad bieži vien lika šīs diagnozes, arī šīs veģetīvās, jeb somatoformās veģetīvās distonijas, kaut arī atklāt sakot īsti skaidrība par to nebija, un arī es domāju, ka līdz galam varbūt vēl tagad nav skaidrs, kas tad ir varbūt tieši tas, kā mēs viņus varētu ārstēt, kā medikamentozi ārstēt. Drīzāk ir skaidrs par to, kas notiek, vai ne, ar to, kāpēc tas vispār notiek. Un tā galvenā lieta, kas bija tajā laikā, un arī kas ir tagad, ir tas, ka mums būtu jāizslēdz tiešām šīs organiskās saslimšanas. Pieņemsim, mums jāizslēdz, ka ir sašaurināts asinsvads, jeb artērija, kas apasiņo sirds muskuli. Mums ir jāizslēdz, ka ir bojāts vārstuls, ja ir bojāt vārstuls un tā sirds. Ja? Tad mums ir jāpaskatās, vai nav sirdī bijuši, vai nav bijis kāds miokardīts, vai nav bijis vēl kaut kas tāds un tādas lietas. Reiboņi, vai tas nav kāds asinsvadu problēmas galvā. Nedod Dievs, ja galvā ir kaut kāds lietas. Tā, ka tas viss ir vairāk vai mazāk izslēgts, bet nav jau nekas nav beidzies. Tā kā jūs sakiet, īstenībā tas stāvokļi ir ārkārtīgi nepatīkami un subjektīvi ļoti nepatīkami. Un tad ir šīs veģetīvās, jeb somatoformās vai vienalga kādas veģetīvās tās distonijas diagnoze, bet tas mums ir vairāk skaidrs zināms, ka tas ir tieši saistīts ar mūsu veģetatīvo nervu sistēmu, veģetatīvā nervu sistēmu. Un tad tieši tas nākamais jautājums, kas tad īsti ir tā veģetīvā nervu sistēma? Veģetīvā nervu sistēma ir atklāt sakot ļoti interesanta lieta. Tas ir kaut kas ielikts tāds, kas es pateikšu, kāpēc es pats sāku smaidīt, tāpēc, ka tā nav tik, mēs, protams, visi arī ārsti un liela daļa, kas mācās, ir mācījušies fizioloģiju, mācījušies to, kādā veidā notiek šī gan asinsrite, gan inervācija, tas, kur tie nervu galiņi, mums visu, tāpat kā mums ir kapilāri, tāpat mums ir arī vēnulis, tādas mazas vēniņas, kas atkal savāc asins, tāpat mums viss turpat ir arī nervu gali. Tāpat mums tur arī ir limfa, tās ir tās 4 lietas, kas mums ir tās galvenās. Lūk, un šī inervācija, šie nervu gali, tie visu iekšā, visu mūsu ķermeni, ieskaitot visas artērijas tiek ar šiem nerviem tā kā ir ieauguši un iekšējuši inervēti un tā tālāk. Lūk, un veģetīvā nervu sistēma ir tā, kuru mēs nevaram paši nekā ietekmēt. Mēs nevaram ar savu to apziņu lielā mērā to ietekmēt.
skaidrs, ka mēs varam daudz ko, un tas ir tāds interesants jautājums, ko jūs teiksiet, ka tas varbūt ir mazliet citādi, bet īstenībā fizioloģiski mēs to nevaram ietekmēt. Nu, lūk, un tas ir tas, kāpēc viņi vispār ir vajadzīgi, un to arī sadala simpatiskajā nervu sistēmā un parasimpatiskajā nervu sistēmā. Simpatiskā kā gāze vairāk? Jā, absolūti precīzi. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vienkārši tas dabas, tas unikums, tas dabas fenomens, vai vienalga sauciet Dieva, vai dabas, vai kas nu to ir radījis, un tā tam nav tik liela nozīme, kas ļauj mums pielāgoties situācijām neatkarīgi no tā, ko mēs paši gribam vai negribam. Un pieņemsim tādā fiziskā stresā, ja? Vai pēkšņās bailēs, vai pēkšņās vienkārši kaut kādās ārkārtīgi gan labvēlīgās, gan nelabvēlīgās situācijās mums organisms caur šo viņš pats to izdara. Viņš ir tā programma ir tāda, ka šo simpatisko un parasimpatisko sistēmu viņš pieregulē tieši tur, kur mēs atrodamies. Ja mēs tagad viens otram patīkam, piemēram, un vai nu mēs daudzās sirds, vai arī, ja mums ja mēs, piemēram, esam pietiekami komfortabli šajā sarunā, tad mēs tad puls mums nepalielinās. Ja mēs tagad nervozētu, un mēs just, ka mums neiet kaut kas, tad pātrinātos puls varbūt. Sākās svīšana un tāda citas lietas. Tu varētu teikt, ka veģetīvā nervu sistēma ir tā kā pa vidu prātam un orgāniem, ka viņi ir tā, kas jā, nu viņi pat īstenībā viņi nav pat pa vidu, jo viņi jau ir iekšā orgānos. Viņi jau tur ir tā lieta, jo mums katrs tas orgāns ir tieši tas, kas ar šo veģetīvo nervu sistēmu ir apgādāts, tāpat kā, protams, ar citiem nerviem. Nu jā, bet daudzi psihoterapeiti runā, ka tas tomēr vairāk ir ar prātu saistīts, kad kaut kas ir nobrucis tā komunikācija ar ķermeni. Vai tomēr veģetīvās distonijas traucējumi vairāk norāda par kādu nopietnu slimību, par kaut kādu kā vēstnesis? Vai tomēr psiholoģiskie faktori? Es drīzāk, jā, redziet, tur es atklāt sakot arī var runāt tikai savā zināšanu līmenī, bet no otras puses es diezgan skaidri zinu, mēs tagad ļoti daudz esam strādājuši ar to tīri arī pētniecībā. Vai tas ir par tām nobrukušām programmām, tas ir, redziet, ko nozīmē man, kad es to klausos, tas jau ļoti skaisti tā runāt. No ārsta viedokļa vai arī no manas, tomēr zinām to pieredzi, tā 30 gadus es esmu nostrādājis medicīnā un arī pētniecībā un tā. Es domāju, ka tā nav gluži, ka tas... jūs variet saukt tā, bet īstenībā mums jau savs gan tas, tā kā jūs pareizi sakiet, gan prāts, gan ķermenis, un vispār tā telpa ap sevi ir jākopī. Un tā nav viegla lieta. Un jūs to variet saukt, ka tur kaut kas ir samaitājies. No otras puses, varbūt tur nekad nekas nav uzcelts. Ja? Tāpēc jau mēs tik ļoti uztraucamies par to, kas notiek ar bērniem. Īstenībā jau tā lieta ir tas, kāpēc mums ir tie bērni tik ļoti, viņos viss kaut kas jāiemāca, jo tas jau, ko mēs ieliekam, tā ir tā investīcija, tā kā vienalga jūs teiktu, vai tas ir mežā vai kur, ka jūs to kociņu pareizi audziniet, ja sākumā, ja viņam nenograuž to galotnīt, vai vēl kaut ko tāds viņš izaug tajā, tad, kad viņš ir pilnbriedā un arī cik ilgi un vesels un tāds. Un tas ir, protams, ar bērniem tieši tāpatās, kāpēc mēs tik ļoti vajadzīgs, lai viņi pierod pie dažādām situācijām, jo viņas nevar audzināt kaut kādos siltumnīcā. Kāpēc viņiem vajag, lai viņiem būtu, lai viņi sportot, ja? Un kāpēc viņiem vajag, lai viņi harmoniski attīstītos, lasīt, kāpēc viņš nedrīkst sist un visādas lietas darīt. Un tas ir tas, jā, jūs varat teikt, ka tā ir, ka tā ir sabrukusi vai kāda, bet es domāju, ka bieži tā nav uzcelta šī sistēma. Ka tas jau ir bērnībā tātad. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka jūs to nevarat mainīt. Tas nenozīmē, ka jūs to nevarat mainīt, un tas ir tas, kāpēc es arī piekrītu nākt, un cik tas ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt. Bet kas tieši attiecās uz to veģetīvo nervu sistēmu, es domāju, ka tā ir trenētības un kopšanas lieta, bet arī ir jāsaka, ka katram cilvēkam tā var izpausties mazliet atšķirīgi. Jā. Un ir jutīgāki cilvēki, ir mazāk jutīgi. Tā kā tās ir tādas lietas, par kurām, protams, jārunā. Jā. Jā, es pēc savas pieredzes varu teikt, ka sajūtas pie veģetīvās nervu sistēmas traucējumiem ļoti reāls, fiziskas. Un visvairāk izpaužas sirds. Tādēļ cilvēki ļoti bieži baidās, ka viņus piemeklē infarkts vai tūlīt apstāsies sirds. Un tad viņi dodās pie ārstiem, bet varbūt jūs varat pateikt, tās primārās pārbaudes, ja tev, piemēram, tas tikko ir sācies, kādas tās primārās pārbaudes, kas ir jāveic tieši kardioloģijā, lai izslēgtu kaut kādas... Jā, īstenībā ir diezgan vienkārši tās lietas. Es atklāt sakot, visi tur lamājās, ka Latvija ir tāda, šāda un tāda. Mēs jau īstenībā esam ļoti labi un laba valsts,
Un tu man atkal teiks, ka es tu kaut ko slavinu vai vēl kaut ko, bet tā nav. Mēs to objektīvi var pateikt. Un mums, protams, ir jāiet vēl uz priekšu. Mēs vispār maksājam par to, kas ir noticis, diemžēl, tajā okupācijas laikā. Mēs ar vienu vēl maksājam. Un pieņemsim, tie cilvēki, kas tagad lielā mērā vai pārāk mirst, vai ir invalīdi, bieži vien īpaši, kas attiec uz sirds asinsvadu slimībām, ieskaitot arī droši vien uz onkoloģiju un tā tālāk. Tas ir par to, ko mēs neesam izdarījuši 80. gados ar 40 gadniekiem, ar 50 gadniekiem, ko mēs 90. gados varbūt neizdarījām, un ko mēs varbūt sākām tā realitātē no 2005. vai kaut kādas tādas lietas. Un tas, kas mums ir obligāts, un tas, kas mums ir tiešām obligāti, un tagad jau arī tiek varbūt ļoti arī spiesti vairāk arī ģimenes ārsti, kaut arī viņiem arī tur piedalījušies, un es ceru arī, ka tas atkal ieies tādās labās sliedēs, jo tā sadarbība ir ārkārtīgi svarīgs ar speciālistiem un ģimenes ārstiem un visu sistēmu kopumā, un mēdījiem. Es atkal lielā mērā piekrītu arī tādai nāk, tāpēc, ka mēdīji un jūs esat tie, kas faktiski aiznes līdz tiem cilvēkiem, kas jādara. Un tur ir ļoti jāuzmanās, jo ir ļoti daudz arī mēdījos ir šīs viltus ziņas. Un pat tas ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāskatās, un ir ļoti daudz murgi arī, pilnīgi skaidri un gaiši murgi. Tāpēc, protams, ir diezgan svarīgi, tomēr es jau varu kāds teikt, ka es arī murgoju, bet tomēr kaut kādā veidā ir jābalstās uz tādām vismaz mūsu zināšanu līmeņa pierādītiem faktiem. Un, ja mēs to runājam, tad pirmā lieta, kas mums ir jāzina, tā ir kardiogramma. Kardiogramma būtu tā, kas ir jānosaka piedāvājumi. Tas ir tas, kas, ja jūs runājat par vienu individu, tad katram tam individam tas jāizdara. Ja jūs runājat par sistēmu, tad mums ir skolā tas jādara. Mums jādara skolā, mums jāsāk ar bērniem, ir 3-gadīgiem, pēc tam mums jāsāk 8-10 gadi. Un tas nav tikai kardiogramma, tas ir arī liekais svars, tas ir cukuru līmenis, tas ir holesterīna līmenis, ja? Tas ir asinsspiediens. Tās ir tās lietas, kas mums jānosaka 3 gados, 8 līdz 11 gados, pēc tam 18 līdz 21 gadu vecumā. Ja? Un tad mums ir zinām tā bāze, ja krājās tā, kas nākotnē būs ļoti labi tajā e-veselībā, tas būs tas, ka es jūs tā mapīt par to, kāda jums ir tā evolūcija bijusi. Un jūs jau ļoti agri variet apskatīties visas tās jūsu nosauktās lietas, tās bailes un viss kaut kas tāds un viss kaut kas tas, ko jūs redzat skolā. Un īstenībā, manuprāt, tas tiešām zinām mērā arī programmējās, ja jūs ziniet, ka jums ir skolā bijis bailes, ja, vai ne, to, ko tagad runājat par tiem eksāmeniem un tādām lietām, ja. Tur ir jautājums, kā mēs ar to tiekam galā, un tur ir taisnība, katrs cilvēks ir pilnīgi atšķirīgs, un kādam, kam šīs veģetatīvās sistēmas ir, ja veģetatīvās šie simptomi ir vairāk izteikti, viņš varbūt ir atkal ļoti talantīgs kādās atsevišķās lietās, gan kā radošās un citās, ja, bet tas ir jāzina, un īstenībā tas būtu jāzina drusku tiem līdzcilvēkiem. Jā, jo arī, manuprāt, ir jāuzlabo komunikācija ar ģimenes ārstiem, jo varu teikt par savu pieredzi, ka ģimenes ārsts secina, ka man ir šī veģetatīvā distonija, un viņš smaida. Vienīgais, ko viņš var man pateikt, ka mazāk uztraucies. Jā, bet redziet, tā problēma ir tāda, ka tas, ko cilvēki grib, un tā man ļoti patīk, ko ministra Andra Čakša teica, jūs jau nevariet ar likumu piespiest cilvēkam no rīta vingrot vai nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu. Un tam ģimenes ārstam ir diezgan grūti, jo to, ko cilvēki sagaida, viņi sagaida, iedod man vienu tabletīti, lai es būtu vesels. Bet, mīļie draugi, nav dzīvē vispār tādas vienas tabletītes, ar ko jūs varat kļūt vesels. Tā ir vesela tā sistēma, tas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties. Un tas ir grūti vingrot. Vingrot ir grūti, tas sāp. Jums skriet ir grūti, tas sāp, jums ir pretīgi celties un iet uz jūru, jums nepatīk iet augstā dušā. Daudziem viss kaut kas nepatīk darīt. Un tas ir tas, kāpēc es vēlreiz runāju atkal par tiem bērniem, vai arī par to disciplīnu, vai arī par to sabiedrības spiedienu arī caur jūsu mēdījiem, ka mums ir tas jādara, mums ir jāieties augstās. Jūs iesiet augstā dušā, jūs visu laiku trenēsiet tos asinsvadus, ja? Jūs trenēsiet to, ka jūs faktiski arī zinām mērā to veģetatīvo sistēmu, kaut kā jūs teicat, tā nav, bet jūs viņu trenējat tā kā mēs viņu nevis caur prātu, bet caur to fiziskām lietām jūs viņu trenējat. Tas nāk gan no jogas, gan no seniem grieķiem veselā miesā, vesels gars, gan no jebkuras kristīgās ticības vai citām ticībām, vai filozofijas, vai meditācijas un tādas. Un tas ir tas, kādā veidā jūs to sakārtojat, bet es atgriežos, nepateicu vēl par to kardiogrammu. Tas, kas ir vajadzīgs, viens ir kardiogramma, tad ir obligāti mums vajadzīgi noteiktos vecumos izdarīt ehokardiogrāfiju, lai mēs tiešām varētu redzēt, ka tur nav kaut kādas sirds iedzimtas, sirdskaits vai citas lietas un tā tālāk. Un tad ir tas, kas ir jau vēlākos, bet
Es domāju, pēc 30 gadiem jau tas būtu noteikti jādara. Mums arī tāda sirds programma bija savā laikā ar Ingridu Circenu, un es ļoti ceru, pašreizu ministru arī to, ka mēs varētu atkal atjaunot un valdību redzēt, ka tiešām mums būtu tā, ka cilvēki atkarībā no tā, cik viņiem augsts ir risks, arī iziet to slodzes testu. Jo slodzes tests vienalga, vai tas ir veloceliņš, vai tas ir, pie mums Latvijā vairāk izteikti šis velosipēds, ja, tad tas arī, viņš neparāda 100%, bet viņš, teiksim, tādas smagākas izmaiņas parāda ļoti labi, ja, kas ir vismaz 80% jūs varat tam ticēt. Un tad jau nāk daudz cits lietas. Nākotnē tā būs ļoti vienkārši, lai tā būs kompjutera tomogrāfijas, angiogrāfija, jūs vienkārši kompjutera tomogrāfijā ar mazu devu, bet, tas ir tāda, jūs redzēsiet, ja jūs to pēc 10-15 gadiem pastīsieties, tad es domāju, tas būs parasts skrīnings, ko darīs un pilnīgi. Veģetīvās distonijas gadījumā, ko vēl esmu ievērojis, problēma tāda, ka cilvēki to ļoti uztver kā slimību, pacienti, un viņi ļoti gaida tādu maksimālu atbalstu no ārstiem. Kaut arī šī ir tā kaita, kur ir tieši pretēji pašam sev ļoti jāpalīdz, kā jūs minējāt, sports un vispārējais. Un kas parāda šo nezināšanu un nesaprašanu, sociālos tīklos vairāk fórumu par veģetīvo distoniju. Un tur cilvēki izpaužas. Un lielākā problēma ir tāda, ka viņi ir veikuši visas pārbaudas. Visas eho, visas kardiogrammas. Viņiem visi ir ārsti skaidri un gaiši pateikuši, ka viss ir kārtībā. Bet viņi netic šiem rezultātiem. Viņi vienkārši, ja cilvēks ir tālu no medicīnas, viņam ir grūti saprast, kā nervu sistēma var izstrādāt šīs sajūtas. Tādēļ viņi meklē patoloģiju, kaut kādā veidā. Un tieši tādēļ nākamie jautājumi būs iesūtīti no skatītājiem tieši par simptomiem, kad jau ir noteikti šī diagnoze, somatoforma veģetīvā distonija. Piemēram, cilvēks nesaprot, kādēļ ir pēkšņi sirdsklauvis, sajūta, ka sirds lec pa muti ārā, pulss uzlec līdz 150 sitieniem minūtē miera stāvoklī. Vai tas nav bīstami? Jā, redziet, tas ir interesants jautājums. Tas ir ļoti, tā ir tā ārstu māka, un tas ir tas, kāpēc arī ģimenes ārstiem bieži vien pārmet to, ka, redziet, jūs tur neiedzīnieties un tā, un tas ir tas, kāpēc Pēters Apins saka, ka ģimenes ārstiem ļoti daudz ir jānodarbojas ar papīra rakstīšanu, un viņi mazāk laika var veltīt cilvēkam. Un tas ir tas, kāpēc mums vispār ārsti ir vajadzīgi. Un īstenībā ārsta darbs tas nav tikai mehānisks darbs. Un atklāt sakot, tas ir tas, ko pasaule ir aizgājis. Es jau godīgi pateiktu, Latvija ir daudz labākā situācijā nekā daudzās vietās pasaulē. Un tas ir tas, kā mums vispār jādomā par medicīnu. Tā ir daudz plašāka un filozofiskāka tēma. Jo redziet, tas, ko jūs teicāt, ka jūs nodarbojaties ar to treniņu, tas ir tas, ko arī jāzina katram tam ārstam ir. Un patiesībā ārsta pieredze jau tieši viņam būtu jāpasēž 15-20 minūtes, varbūt kādreiz pusstundu, un viņam ir Man šodien arī zvanīja, man katru dienu ir pietiekami daudz tādas telefona konsultācijas no dažādiem cilvēkiem. Un man arī zvana viens cilvēks, par tādu daudz smagāku lietu, un arī saka, un ziniet, man tur neizstāstīja to, un es ļoti labi saprotu tos ārstus. Tur nav laika jo tā saruna bieži vien ir. Tam cilvēkam vispirms ir jāizstāst, viņam ir sakrājies caur to, viņam ir jāizstāst kādu pusstundu apmēram, kas viņam ir sakrājies. Bet tam nabaga ārstam priekš tā sarunas ar viņu ir 15-20 minūtes. Un tas jau ir tas, ko Aksels Munte raksta. Un, protams, Aksels Munte varbūt manā skatā viņš pašreiz arī mazliet pat arogantu raksta, kā viņi tur izturējušies. Bet toreiz bija cits arī attiecības varbūt tāds. Bet pašreiz cilvēki daudz vairāk grib sagaidīt to palīdzību. Lūk, tas ir tas stāsts, kāpēc ir tās ārstu komandas, kur varbūt ir speciāli trenēti cilvēki, tā kā jūs sakiet, klāt pie ārstiem, ka viņi strādā komandā. Un tā ir tā komandas medicīna vai komandas zinātņu darbs. Un tur ir tas, kādā būtu, lai tas neaiziet atkal pilnīgi atšķirīgi. Tad mēs varam pazaudēt daudz lietas, kas ir tās medicīniskās. Bet ja tas ir komandā, tad mēs varam tieši tādā veidā strādāt. Ka mēs redzam gan to somatisko daļu, kas ir tieši šīs organiskās saslimšanas, gan to veģetatīvo daļu, ko mēs drīzāk varam ar šīm sarunām un ar šo dzīvesveidu maiņu, kas arī nenotiek vienā dienā, lēnām vai ne, pārunāt ar cilvēku. Un tas nav vienkārši tāds. Īstenībā tas prasa laiku. Un kas tad ir tas stāvoklis, ka tev kardiogramma rāda viss kārtībā, eho, bet sirds katru otru dienu... Mēs jau to runājam, tā veģetatīvā, tas, ko viņi faktiski Arturs Kastīņš, mans draugs, tādā vienā filmā teica, tajā baigā vasarā, ka cilvēks ir tāda ķīmiska kolba.
Un cilvēks arī ir ķīmijas skola, mēs īstenībā esam ļoti, un otrs viņš ir elektrisks. Mēs tā varbūt elektrizējam viens otru tagad, bet mēs esam ļoti elektriski, jo viss, kas ir, tas viss ir impulsi, un faktiski, kāpēc sirds strādā, tie ir vienkārši tie ir impulsi, ko mēs redzam, kur šūnā rodās faktiski elektrība un tā tālāk. Un tas, ko mēs arī varam darīt, pieņemsim, mēs veģetīvo sistēmu varam ietekmēt arī tas, ko mēs esam tagad diezgan daudz strādājuši, tur dažādi arī tā vēl visu pavisam citu nākotni, ko varēs varbūt izdarīt, to es varbūt vēlāk pastāstīšu. Bet tas, kas notiek dažādi vienkārši, kā jau es teicu, varbūt mazliet, kā jūs teicāt, nepareizu programmu to ietvaros, notiek šīs ķīmiskās reakcijas, piemēram, visi zina, ka, ja arī ko saka, mums saskrēja adrenalīns. Un tā arī ir lielā mērā, tie ir hormoni, kas izdalās arī vai virsniedēs un arī vēl citās vietās un tā tālāk. Un tad viņi, pieņemsim tas, ka ja viņi tajā mirklī tas ir noticis, kaut kāds impulss ir bijis, tas jau īstenībā tā liekas, ka tas notiek pilnīgi mierā. Parasti tur ir kaut kāds tas palaidēja mehānisms, vai ko mēs tur gudri saucam par triggeru, bet parasti ir kāds palaidēja mehānisms, vai tu televīzijā kaut kas redzēts, vai pēkšņi kaut kas ienācis prātā, vai vēl kaut kas. Un pēkšņi rodās tas adrenalīns. Un ja ir pārāk daudz šī adrenalīna vai šīs adrenerģiskās aktivitātes sirdī, tad viņi vienkārši tā sirsniņa ir tā, ka viņi nepareiz tas impulss rodās, un tas tā pārvada, tā impulsi. Bet bīstam tas nav, ja tas ir īstenībā, ziniet, ko nozīmē bīstam. 99–98% tas nav pārāk bīstam, bet tā kā jūs teicāt, tas rada cilvēkiem drausmīgas neērtības, neiespējamību lidot un uzstāties un varbūt aiziet uz vietām publiskām, kur ir ļoti daudz cilvēku, kur ir jāsēž, kur ir tāda vesela rinda tās lietas, vai ne? Un tā kā tas ir tādā veidā, bet, protams, tā nevar gluži teikt. Tas tomēr ir ja tas ir pārāk vai ne patoloģiski vai kā, tad tas var kļūt arī bīstam, un jūs ziniet, ir tāds laustās sirds fenomens, un atklāt sakot, tas ir arī tieši pie tādiem ļoti, ļoti lieliem pārdzīvojumiem. Un tad, kad cilvēkam ir depresijas, vai tad, kad cilvēks ir... tur ir tāds, man ir tā piemēram, man palīdzēja arī tāds interesanti, es palūdzu arī paskatīties, kas tur jauns ir, un mūsu rezidenti palīdzēja man bišķiņas arī tāds, dažs ko tad to pasauli saka un tā. Un tas ir tas jautājums, bet mēs no mūsu pieredzes to varam teikt, ka, jums atsūta pietiekami jaunu vīrieti uz koronāro angiogrāfiju, respektīvi uz sirds asinsvadu pārbaudu un tā tālāk. Viņam tās artērijas ir tīras, tā mēs tā nosacīt sakam tīras, nav tur ļoti liela sašaudinājuma, tas ir dažādi, tas ir kaut cits tās temats. Bet tad, kad mēs to redzam, un tomēr viņam ir slikti un viss kaut kas tāds ir, un tad jūs tagad sākiet runāt ar viņu, un ja jums tur ir laiks, un ko mēs mācam tos ārstus ilgāk runāt, un jums ir jārunā, pēkšņi izrādās, ka viņš pēdējo pusgadu viņš šķirās ar sievu, viņiem ir problēmas, un ir tur bērni, un viss kaut kas un tā. Un tās rada šīs lietas, un viņas ir neapzināts, jūs nevariet, tas jums ir tajā zemapziņā, vai arī tas, kur tā ir tā psihohigiēna, jā, un tad tās ir atkal, Tad bīstams tas var būt ilgtermiņā. Ilgtermiņā, protams, jā, bet skaidrs, ka ja jums ir, ja tās veģetīvās distonijas ir tādas, ka viņas ir tie 150 pulsi, ja viņš ir vienreiz, tad tas ir tā, kā jūs tajā sportā esat, bet, ja viņš ir regulāri un pēkšņi, tad tas nav labi, jā, tad ir jādomā. Kā sevi nomierināt. Un ļoti aktuāli bieži vien, kad rodas tādas sāpes, sirds tāds durošas sāpes. Kas tad notiek? Kas tas ir tas, kas... Tas ir īstenībā līdzīgi. Nē, tas nav tāds viens nervs, tas ir līdzīgi. Tur var būt dažādi. Īstenībā caur to veģetīvo sistēmu var tikt arī viņi tā kā saspazmējās. Īstenībā pat veselīgi. Un tas nav lielās artērijas, citreiz tās ir tās mazās artērijas. Tās var saspazmēties vai arī var tieši tādā pašā veidā būt. Tur ir dažādi arī pēc šausmīgi saspringumi jums faktiski te gan var arī būt starprību nervu, un ja jums dur tā vienā tajā punktā vai kur, tad visticamāk tā nav tā stenokardija, ko mēs saucam, vai tā izšēmija, vai tas, ka nepietiek sirdī. Sirds muskliem skābeklis, jo sirds viņi īstenībā ir tā pa vidu. Tā pa vidu jūs pieliekat dūrīt, un tad to jūs maziem bērniem. Sāp bieži vien te kaut. Sāk te, jā. Tas ir cits kaut kas. Tas ir cits, jā.
Un tas straujās asinsspiediens svārstības. Arī tā tad ir tie hormonu uzplūdi, kas notiek, jo cilvēkiem arī ļoti traucē dzīvot. Atklāt sakot, jā, tas ir ļoti līdzīgi. Tas ir faktiski arī mums ir tā, ka kur mums tas asinsspiediens bieži vien tas ir caur simpatiskā nervu sistēma, tad mums ir centrālā nervu sistēma, kas ir hipotalamus iekšā un tā tālāk. Un tad viņš dod tos impulsus, un tad viņš aiziet uz niedēm, un tur ir tāda renīna angiotenzīna sistēma, kas ir faktiski tieši atkarīgi no tā, jo asinsspiedienam mums ir tā kā jāiet līdzi, ja mēs sākam skriet vai kaut ko darīt, tad mums vajag, lai mums ceļās tas asinsspiediens, un arī puls. Katram ir sava tā norma, vai ne? Vecuma apmēram tā ir tās vecuma normas, kā mums ir, protams, no trenētības arī, bet tas ir pēc vecuma, tad mēs saucam, ka mums ir jābūt tādās, tas ir tāds vesels tabuls, kas ir, cik mums apmēram vajadzētu, bet, protams, arī no trenētības, kādiem mums vajadzētu būt tiem pulsiem. Jo īstenībā tas ir atkal slikts rādītājs, ja mēs fiziski nodarbojamies, bet mums pulss neiet līdz, un mums neiet līdz arī tas asinsspiediens uz augšu, tad tā nav laba zīme. Bet tā parasti nenotiek. Tas ir jau pie slimībām. Bet pie veģetīvās distonijas gadījums nav bīstams. Pie veģetīvās distonijas ir, redziet, es vēlreiz saku, ko nozīmē bīstams. Bīstams ir viss, kas ir, ja jums ir pāri par 200 spiediens, tas ir bīstams. Skaidrs, ka tas ir bīstams. Vienalga kādā, tad jums jādomā, kāpēc tas ir noticis. Mums ir tad ārstam ir par to jādomā, kāpēc tas noticis. Tad mums ir jāskatās, ko tu darīt. Jo es jau gribēju sagaidīt, ko jūs teikt no tās savas pieredzes, jo tad mums ir jādomā, kā mainīt medicīna un intervencija, arī dzīves stila maiņa. Vēl vienreiz, tas jau nav, mēs visu, ko mēs runājam, dažreiz par medikamentiem un tā tālāk, tas vienmēr ir saistīts ar kombināciju ar to, kāds ir tas jūsu dzīves stils, kā jūs guļiet, kā jūs ēdiet, kā jūs sportojat un kā jūs dzīvojat. Ne? Un tas jau, protams, es vēlreiz saku, skaidrs, ka daudz vieglāk ir pateikt, un mēs labi zinām to Odesas anekdotu, ka labi būt jaunam, bagātam un veselam, nevis vecam, slimam un nabagam. Un, protams, ka tas ir tādas banālas lietas, bet, diemžēl, viņas ir tādas, kāds viņas ir, un mums ir jānodarbojas ar sevi. Esmu novērojis, ka tomēr tas veselīgais dzīvesveids mūsdienās diezgan aktuāls, bet no ārsta puses tomēr vairāk gribētu arī, lai tiek runāts par to, cik liela nozīme nervu sistēmai. Jo man liekas, ka viņa ir pārāk maz novērtēta, pārāk maz izprast sabiedrībā. Jo kas mani mulsnē, kad man tas viss bija, kā jau es minēju, ka tu izēji visu pārbaudus, tu esi fiziski vesels, bet tev sāp. Kā tu nesaproti, kā tas viss ir saistīts organismā. Un tikai pēc tam es nonāku līdz tam, ka tā ir veselīga domāšana, tas ir veselīgs dzīvesveids. Ja? Bet cilvēki no sākuma... Jā, bet Melda, ziniet, es jums pateikšu vienu lietu. Tas ir stāsts, tas ir interesants. Tas ir tas, ko mēs... Man vakar bija tāda diskusija televīzijā. Bet tur ir interesanti. Mēs augam, mēs mācamies. Un tas ir vesela tāda. Un varbūt cik tur pasauli drusku ātrāk pie tā ir nonākusi, jo viņi ir apmierinājusi tās pamatvajadzības. Mēs jau ļoti daudzas lietas nebijām izdarījuši. Un tagad mēs šo to labāk izdarām. Un tā jūsu paudze tagad ir tā, kas ir daudz vairāk mums, ja jūs skatāties, pieņemsim tās, ar ko es izaugu, vēl tur tās padomju filmas vai vēl kaut kādas, ja, kas ir tās bērnības, kur izaugu. Tur apmazgāja, tur īsts vīrs ar benzīnu vai ne, apmazgāja seju, viņam papiros zobos, ja, un tas jau ir tas štams, kas ieiet iekšā, ja, un nomazgā benzīnu kaklu un farš, un aiziet mājās, kur ir maize, ja, un kaut kā. Saprotiet, tā jau ļoti mainās, un tas ir tas, ko jūs sakiet, un protams, un tā ir pilnīgi taisnība, un mēs daudz vairāk. Tur ir tikai divas lietas, redziet. To veģetīvo distoniju jūs īstenībā izārstēt ar žēlošanu. To veģetīvo distoniju jūs varat, diemžēl, tikai darbojoties. Ja, tā kā, es nezinu, interesanti, ko jūs teikt, arī kā tas ir jādara. Bet... Mēs lekcijā saku pacelt savu pēcpusi vajag. Tieši, jā, bet tas ir tas, ko... Bet viena lieta gan jums ir pilnīgi taisnība, redzot, ka mums ir ļoti, ļoti, ļoti jādomā par šo... dažādu nervu sistēmu, gan augstāko nervu sistēmu, gan arī šo veģetīvo nervu sistēmas kopšanu.
Un tas nav viegls uzdevums, bet tas ir tieši tas mūsu dzīve. Es agrāk nesaprotu, es drusku smaidīju par to, vai arī pat diezgan tā par to French lifestyle, ko viņi saka, ka mēs negribam zaudēt savu dzīves stilu. Bet tā ir liela taisnība. Mums Latvijā arī vajag, mums vajag savu latviešu vienalga, visu Latvijas tautas, tā ir latvieši, ja? Tad mums vajag to mūsu dzīves stilu, un tam ir jābūt tieši ar to, ka šiem visiem maratoniem, ko mēs saucam, kaut arī īsts maratons nav veselīgs. Tas nav, tas ir tāds, to var noskatīt kādreiz, bet, lai sev pierādītu kaut ko, bet tas nav pareizi. Bet visu laiku kustēties, peldēt, riteņi, nūjošana no bērniem līdz 90-gadīgiem, līdz 95-gadīgiem nav vispār, nevar neko citu izdomāt. Diemžēl sev ir jāspiež. Tas ir grūti, tas ir riepīgi. Vēl ir tāds simptoms, ko es gribu pajautāt, kas ļoti daudz nomoka, šis elpas trūkums. Pie veģetīvās distonijas gadījumā. Ja, tas ir līdzīgi, tas ir absolūti līdzīgi. Tas lielākoties ir šis spazms, ja mēs saspazmējām. Spastisks ir arī tieši tādi paši tie nervgali, un arī šīs ķīmiskās reakcijas notiek arī plaušās faktiski, un tieši tādā pašā veidā, kā arī jebkurā citā orgānā, vai pieņemsim, kuņas apstājās, kā saka. Jā, tas ir tieši arī tas, ko varbūt kādreiz tur pa daudz kaut ko pēd, un droši vien, ka profesors Dainilāns vēl tur izstāstīt kaut kādas lietas un tā, bet šis elpas trūkums ir tieši tā pati lieta, jā, un arī tā kā tāds pēkšņs ir. Tas, ko jums ir pilnīgi taisnība, ka īstenībā es saprotu, jūs visu laiku, ko jūs uzdodat, tas nav tik ļoti bīstami, ja jūs to atpazīstiet. Jo tikko jūs to atpazīstiet, jūs dodiet komandu tai augstākā nervu sistēma, dod to komandu, tomēr kaut kādā veidā viņas jau ir saistīts, vai ne? Dod to komandu arī tai zemākai vai tai veģetatīvai nervu sistēmai. Tur ir taisnība, tāpēc es par to paaudzēm runāju, tāpēc es arī iemācījies no saviem dažiem skolniekiem un tagad bēdiem, jau arī vēl mazbēdus un tā tālāk, ka, piemēram, kas ir panikas lēkmes. Ja, manā laikā, teiksim, mēs to neatpazinām kā panikas lēkmes, tas bija tavs vājums vai tā nevēlēšanās. Tagad tā mēs zinām, ir panikas lēkmes. Jā, visam ir nosaukumi. Jā, bet ja jūs ziniet to, tas ir tas, kāpēc ir tiešām jādara. Ja jūs to ziniet, tad jūs to akceptējat. Ja jūs trenējat sev uzstāties, pieņemsim, ja jūs trenējat uzstāties skolā jau no bērnības, skaitīt dzejojus, dziedāt, korīt, dejot, tad jūs jau to organismu esat tā pieradiniet, ka viņš neuztrauksies un visādas tādas lietas nebūs arī jūs jau vēlākajos vecumos. Un kā ārsts psihiatrs Andrejs Kurpatovs teica, ka psiholoģiskā slodze ir vienādā vērtībā ar fizisko slodzi. Teorētiski panikas lēkmes laikā mēs trenējam savu sirdi. Vai tādam apgalvojumam var pievienot? Tas ir droši vien tāds pārnestā nozīmē. Teorētiski jā. Man kādreiz tu apsmējies, tu teici, ka, bet tas nāk no kāda, ka dvēsele auga raudot. Un tā savā ziņā tā ir, es nezinu, dvēseli sirdī vai nav, bet tā savā ziņā ir, ka mēs trenējam, bet īstenībā tas varbūt nav tas labākais treniņš, tas, ka mums ir tā emocionāli, protams, emocionāls slodzes ir dažreiz, es teiktu, sliktākas īstenībā nekā šīs fiziskās. Fiziskā slodze ir tā, ko mums vajadzētu. Īstenībā vajadzētu būt tā, ka fiziskā slodze jūs ir tā trenējusi to sirdi, ka tā emocionālā slodze nevar to nekādā sliktā ziņā pārvarēt, ja jūs jau esat tam gatavs. Tas bija tas mans galvenais punkts. Bet kādēļ veģetīvās distonijas gadījumā tās sajūtas visu laiku maina formu savu? Tad vienu dienu sirds sāp, tad dur nezinu, kājā, tirpst, elpas trūkums. Kas tās ir par nervu sistēmas izpausmēm, kad mainās šīs sajūtas, nevis viena konkrēta? Jā, tur es protams, neesmu tik dzīvi speciāls, bet es stipri apšaubu, ka mēs to varam arī pašreiz tādā pilnīgā 100% izskaidrot, bet tas, ko es domāju, ka tā ir tā vienkārši dominanšu pārnese, un jūs tā kā uz to mirkli, ja jūs jau esat tajā labilā situācijā, tur ir tā, ko jūs esat labilā situācijā, jums kaut kas apkārt nav labs, nepavēlti, par to runā psihiatri, par to runā psihologi, par to runā varbūt treneri, ja, tie, kas nodarbojas ar cilvēku tām lietām, un ja jūs esat tajā labilā situācijā, tad vienkārši tādā mirklī tā dominante, ko jūs, cilvēki jau arī, redziet, ļoti bieži jau cilvēki caur to mēģina dabūt arī citu
vai nu paši sevi attaisno par kaut ko, vai arī citu cilvēku to palīdzību viņi caur to meklē. Mēs bieži vien tā slimība ir arī tas, kā cilvēki meklē, kur ir nepietiekams šis uzmanības deficīta sindroms, ja, ko mēs saucam, vai arī kas ir tāda, vai tur ir tie ārēji apstākļi, vai tā ir vientulība, vai tās ir daudzas kādas citas lietas, vai ilgstošas, varbūt neizgulēšanās, vai kaut kādas tādas, ja, kas vai arī, kā es iepriekš minēju, šī sarežģījuma un tāda. Un tas, protams, ka es domāju, tā ir tā galvenā problēma. Ja. Un vēl ir tāds aktuāls jautājums par simptomu, kas ir naktī, kad tu guli pilnīgā mierā, un tu pēkšņi pamosties ar sirds daudzīšanos, svīšanu, elpas trūkumu, kas, protams, cilvēkam sniedzas pēc telefona, pēc 112. Kas tas, kāpēc iegā kaut kas tāds notiek? Tas ir atkal, tur būtu jāintervē Juris Svažs un doktors miegārsts, un īstenībā tas ir absolūti maldi. Mēs naktī neesam mierā. Mēs naktī esam varbūt dažreiz, mēs naktī faktiski bieži vien izdzīvojam, un to jau ļoti daudz visi zina, un īpaši tie, kas sapņo, ir dažādi tie miega veidi, ja, un tas ir tas, kāpēc arī saka, ka jūs naktī nedrīkstēt, kas ir tas nepareizākais, kur es nevarētu teikt, ka es būtu tāds līderis, jūs nedrīkstēt uz nakti ēst, ja. Jūs nedrīkstēt uz nakti arī dzert daudz kafijas, arī īstenībā pat varbūt daudz šķidrumu un tādu, ja jums tam naktsmierām jums jāguļ pietiekam ilgs tas laiks, ja, un ļoti labi jūs esat fiziski nogurst tajā naktī, jo tad jūs it kā atpūšaties, bet bieži vien miegs nav viss atpūta, bet miegs ir īstenībā smags darbs, ja jūs tās problēmas, kas jums ir bijušas dienā, vai kā jūs teicat, sakrājušās, ka tās jums ir nakts laikā, jūs viņas, tās smadzenes drausmīgi aktīvi strādā. Jūs iedomājaties, kādi tie sapņi, kā jūs murgojat, kā iztēloties, jūs redziet kaut ko tādu, vai ne, ka jūs šausmās, kā filmās rāda, šausmās tur pamostās un tā tālāk. Bet tas jau nav, tas jau ir, protams, tas ir tieši saistīts, bet kur ir tā problēma, tā, ka bieži vien mēs paši savam organismam pirms tā naktsmiera, arī ar alkoholu vai ar kaut kādām citām lietām, mēs uzliekam pietiekam lielu to slodzi, ja. Piemēram, ja jums paģiras sākās tieši tajā es tā piemēram domāju, es jau to dzīvi zinu dusiņās, ja jums sākās, varbūt tieši viņas sākās nakts vidū, tad tas organisms tas nav labs. Ļoti daudziem alkoholiķiem ir novērot veģetīvās distonijas traucējumi. Jā, protams, tur arī drusku citu, tur redziet, tur pilnībā izmainās šī bioķīmija. Tas tāpat kā arī faktiski skaidrs, ka tur var bezgalīgi runāt. Tur izmainās bāzu sārumu līmenis, tur izmainās cukuru līmenis. Šīs jau visas lietas ir tieši tās, kas tālāk ietekmē arī citas tās ķīmiskās lietas. Es jau vēlreiz teicu par to ķīmisko kolbu, es neminēju gluži tā pa lieku. Tas ir tieši tas ir tā lieta, ka atklāt sakot, tas organisms dažreiz viņš ir ļoti sarežģīts, bet viņš ir vienkāršāks nekā mums izskatās. Tur vienkārši, un tāpēc jau mēs arī runājam par to, kas ir labs un kas ir slikts. Un nevar tā teikt, es to darīju visu mūžu, mans vectētiņš to darīja visu mūžu, un tad viss ir kārtībā. Nav tā nav. Mums ir tas lietas, ko mēs runājam, viņas nav muļķības. Es arī neaicinu būt kristāli, neviens nav vēzošana dzīvot, ja visi kristāli tīri un tā tālāk. Galvenais tā lieta ir tas, kas ir jāatpazīst. Nepeldiet nakti vakarā 2 kilometrus, kā mans viens radinieks peld, un jūs redzēsiet, gulēsiet tā kā sisti. Bet kādas vēl ir tās mākslīgās baudvielas, jeb dopings, no kā jāizvairās veģetīvās nervu sistēmas traucējumu gadījumā? Ziniet, ir tāds, es arī agrāk to mazāk saprotu, bet ir tāds latviešu tautas, tas sakām vārds, ja jūs daudz smiesieties, nesmieties par daudz, jo tad jūs raudāsiet tālāk. Un tas ir katra tāda, un tā ir iekārtot dzīvē, tā dzīve ir iekārtot, ka katra, redziet, tas ir, kā lai to saka, viss jau ir tajā plānā laikam iekšā. Ja jūs esat kādreiz, ja jums ir tie lielie uzbudinājumi vai tie darīšana, tad rodās milzīgi mākslas darbi, tad rodās mūzika, ja? Tad rodās tas, kas citiem cilvēkiem ir vajadzīgs, un zinātniski atklājumi, un varbūt sporta sasniegumi, un vēl kādas lietas. Un skaidrs, ka pēc tam nāk tas atsitiens. Un tas ir dzīvē vienmēr. Tas nav dzīvē, bet jebkurā īstenībā fizikālā un ķīmiskā reakcijā jums nāk parasti atplūdi. Ja? Tas jau ir vienalga kā vilnis. Ja? Tad tas ir augšā un lejā un tā tālāk. Ja? Un tas ir jāiemācās maksimāli
kontrolēt. Un tāpēc, kuras tās baudvielas lielā mērā, viņas ietekmē atkal dažādas ķīmiskas reakcijas. Un pieņemsim, mēs labi zinām par depresiju, par serotonīnu līmeni, par acetilholīnu līmeni, par daudziem citiem, ja, kas notiek. Un pēc tās nāk, zinām tie atplūdi. Tas tā kā pēc vienalga, pēc orgasmiem, vienalga, kā tas nāk. Ja. Jā, un, piemēram, liels šķērslis atlapšanai ir bailes, kā jau minēju, kuras cilvēki izvairās no vietām, kur viņam ir palicis slikti. Viņi izvairās iet uz teātriem, lidot, normāli baudīt dzīvi. Un jūsu hobiji ir ļoti cieši saistīti ar baiļu pārvarēšanu. Tas ir alpīnisms, braukšana ar moci, kā nekā jūs arī operējat, kas ir milzīga atbildība. Kāda loma bailēm ir jūsu dzīvē? Jā, mocis tas bija pavisam jaunībā. Tāpat tas ir bijis. Bet tiem kalniem, kalni tādi, es īstenībā, protams, man nekas nekad neesmu bijis. Tur jāmācās, tā kā tie tehniskajos maršrutos man viens kolēģis tas iet, un tur ir, es domāju, vēl trakāk. Bet es jums pateikšu godīgi, ir tas, kas ir sevi jādara, ja jūs gribiet tā ikdienā labāk justies, varbūt. Bet es pat nedomāju, ka to vajag tā sev priekš sevis teikt. Es to daru tāpēc, ka es gribu justies labāk ikdienā. Bet vienkārši, manuprāt, tas ir pareizi. Pareizi darīt to, ka ir brīži, kad jūs sevi izliekiet ārpus komforta zonas. Ka jūs sevi pamociet. Un tad jūs ļoti labi redziet, cik labi ir tad, kad jūs esat tajā ikdienā siltās. Mēs jau sūdzamies, ka mums tas nav, un vēl kaut kas nav. Šī brīnišķīga arī studija, ja, un lai arī viņi ir patāli no centra, bet manuprāt, tā ir tā lieta labi, tas ir iziet no komforta zonas, bet toties atkal teikt kaut kas tas, kas ir izdarīts. Un tas viss, kas ir izdarīts, jums dod atkal to labo, to sajūtu. Un tieši tas nav svarīgi, vai tas ir jūsu darbs, vai tas ir jūsu hobijs lielā mērā, bet galvenais, lai tas notiek, lai jūs esat sevi mazliet izņemiet ārā, drusku vairāk dariet. Īstenībā jūs to veģetīvo nervu sistēmu tādā veidā mazliet arī apmāniet, jo viņa sāk pierast pie tā, ka varbūt ir viens tas brīdis, kurā viņai būs jāstrādā pavisam citādi. Un tad viņa vairs tā neuzvedās tajos brīžos, jo viņa atcīm redzot gribas izpausties, nepavēl tā sieviešu dzimtē veģetīvā nervu sistēma, ja tad vajag izpausties kaut kādī tad, kad ir biedrs, lai arī viss ir labi vienalga, kaut kas nav labi, ja? Kaut kas nav labi, mums ir kaut vienalga, vajag maz to acīt uztaisīt, lai būtu interesantāk dzīvot, ja? Un lūk, un tad, kad jūs pieradiniet viņu, ka ir citas lietas, kuras ir grūtākas, kur viņām ir jādarbojās un tiešām jādarbojas, tad viņi tajā ikdienā atpūšās. Un es domāju, ka tas ir tāds liels treniņš un arī tieši tās zinām mērā meditācijas, un to jau katrs atrod, kāds viņš grib. Es domāju, ka daudziem skriešana ir meditācija. Un tas ir kopā. Tā skriešana ir meditācija, jūs iegrimstat, jūs varbūt pat ne par ko nedomājat. Ja? Arī tenisa spēle var būt īstenībā liela meditācija, jo tur ir tā bumba, jums jākoncentrējas uz to bumbu, jūs īstenībā pa īstam spēlēt, jūs nedrīkstiet. Tas ir ļoti grūti, tāpēc arī īstenībā faktiski viņi grūti savienojami ar to darbu un tā, bet tu cits saka, ja jums darbs saka traucēt tenisam, jāpamet darbs. Bet tā ir koncentrācijas lieta, jūs redzat, ka super tenisisti, ja, viņi var nospēlēt tā un vēl kaut kā citādi. Pieņemsim arī komandas sporta veidi, es domāju, ir ļoti labi, jo tad viņi no bērnības cilvēki iemācās arī būt kopā ar cilvēkiem, ja, un viņi iemācās arī tur saprast visādas lietas, un kas ir labāks, kas ir sliktāks un tāds. Un par tām lidmašīnām, un to es arī labi zinu. Tas nav dažreiz vienkārši. Tas nav vienkārši, tas ir arī tas stāsts par cik to var uztrenēt. Es domāju, ka vienu daļu var. Tas ir arī jautājums, ka drīzāk mums ir jāatpazīst, un tad, kā sevi ar to pašiedvesmu jāsuģestē varbūt to, ka tas nav tik slikti. Jā. Un ir tāds viens no pēdējiem jautājumiem, ko jūs uzskatāt, kā jūs atbalstat medikamentus tieši šajā jautājumā par veģetīvo distoniju. Ārsti ļoti bieži izraksta Xenaksu, antidepresants un diezgan spēcīgas zāles, vai tomēr cilvēkam vajag pašam mēģināt, un tad medikamentus varbūt. Ziniet, tā ārstēšana pa televizoru ir ļoti, ļoti sarežģīta. Tādēļ šis ir jautājums, ko es
Tas tā nav atbildams, jo es domāju, ka ir dažādi tie gadījumi. Es domāju, ka ir absolūti dažādi gadījumi. Un es arī savā dzīves laikā izgāju diezgan daudziem posmiem. Pats zinu, kāds arī pats es arī zinu. Un tas man vienmēr tā arī, es domāju, ka tas arī varbūt ir, es gan neaicinās pārbaudīt visu kaut ko gan daudzās. Es domāju, es zinu dzīvi diezgan labi. Bet tā pieredze ir svarīga, jā, un kā lai pasaka, es domāju, ka ir gadījumi, kad šie medikamenti ir obligāti vajadzīgi, bet parasti ārsti zina, un tas nav drīzāk tikai veģetatīvās tās distonijas dēļ, tas ir tāds cits lietas, bet tas ir tas, kāpēc ir jāiet pie profesionāļiem, kāpēc jāiet pie psihiatriem, kāpēc jāiet pie psihologiem, un īstenībā no tā nav jākautrējās. Un tas man ļoti patīk, faktiski no tā nav jākautrējās. Es nezinu, kā ir ar to psihoanalīzi, un cik tas ir, vai tu tiešām ir arī, bet es pieņemu, ka tas arī ir labā līmenī, arī ir vajadzīgs, jo jūs vienkārši ar kādu parunājaties, un tas jums dod lielu to arī daudz lielāku to drošību, ja mums ir vajadzīgs tas. Bet to vienu lietu, ko es domāju gan, ka tas, ko laikam nevajadzētu darīt, ja mēs uz katru sīkumu sākam lietot šos medikamentus. Tas ir tas, ko vajadzētu, un tur man arī viena profesionāla doktora arī, viņi gan varbūt tajā laikā bija pavisam citādi, viņi vispār uzskatīja, ka cilvēkam jābūt pilnīgi tīram, ka to var dabūt caur dažādām citām programmām. Tas var būt gan tā. Tas ir individuāli gadījumi. Bet es piekrītu, ka vienkārši pie veģetatīvām distonijām, ja tur nav vēl kādas citas lietas, un ja viņas nav varbūt super smagas vai vēl kaut kādas, tad īstenībā ir jāmēģina tomēr, kā es jau iepriekš teicu, gan tās augstās spēles, gan varbūt pietas, man liekas, un tādas lietas ir ļoti labas, ko mēs esam aizmirsuši. Ja, bet tas ir regulārs darbs un fiziskās aktivitātes, absolūti tās fiziskās. Es domāju, ka tā ir tā viena no pašām galvenajām lietām. Starp citu, tur jau vēl ir tādas, tur jāpaskatās arī kāds, ja ir tādas vienkārši, kā jūs teicāt, ir tās sirdsklausas un citas lietas, tad ir arī, tas nav tikai šie ksanaks, ir arī tāda beta blokatori, kas mazliet samazina to simpatisko aktivitāti un tādu, un tad vēl pavisam mazs devs tā, tur drusku jāeksperimentē būt, bet tas ir tikai ārsta uzraudzībā. Ja. Es vēl saku, tur, man liekas, ir drusku problēma, ka ārstiem nav varbūt kādreiz pietiekam laika, viņiem ir tik daudz tie īsti slimi, ka viņiem liekas, ka šī ir mazāka. Mazāka problēma. Mazāka problēma, bet tas ir, es saprotu, ko tā ir problēma, jā. Tā ir liela problēma, jā. Manuprāt, mums izdevās ļoti, ļoti saturiska intervija. Manuprāt, mēs arī ļoti daudz cilvēkiem šodien palīdzējām. Jau zinu, ka ļoti daudz skatīsies šo interviju. Un ir jāturpina par to runāt, runāt ar ārstiem, ar nozaru speciālistiem, ar cilvēkiem, kas to ir pieredzējuši. Tā kā vēlreiz paldies Čaula TV un Andrejam Mērlim, ka ieradāties un parunājām par šo tēmu. Parunājām, jā. Veiksmīgi visiem. Siltu un foršu un mērķtiecīgu vasaru. Paldies visiem!